Nu tā, jauns piemērs. Tāds piemērs, ko es dodu skolēniem jau tagad klasē, praktiski rēķināt. Šā brīdī sākas uzdevumi, kurus esmu jau paņēmis no avotiem, tāpēc kreisajā apakšējā stūrī ir iespējams, ka jums jau ļoti labi pazīstamas matemātikas grāmatas, no kurām es esmu paņēmis piemērus. Un mēs sāksim ar kaut ko šādu. 1 reiz 2 plus 2 reiz 3 plus un tā tālāk, plus n reiz n plus 1 ir n reiz n plus 1 reiz n plus 2 dalīts ar 3. Paskatīsimies, vai tā sakrīt. Tā, sāksim ar pirmo mums indukcijas bāzi. Un indukcijas bāze tieši arī ir tas solis, kurā mēs noskaidrojam, vai tiešām šāda formula ir patiesa. Un tāpēc, ka es nedaudz šaubos, bet tas nav obligāti to darīt, es paņēmuši gan n ir viens, gan n ir divi gadījumi. Tad n ir viens, tas nozīmē paņemt tikai pašu pirmo saskaitāmo. Pirmais saskaitāmais ir 1 reiz 2. Labajā pusē mums ir 1 reiz 1 plus 1, tad 2. Reiz 1 plus 2, tātad 3. Kopā izdalīts ar 3, un arī tas ir 2. Tātad sakrīt. Kas būtu bijis, ja es apskatītos tagad n ir 2? Kreisajā pusē 1 reiz 2 plus 2 reiz 3, tātad 2 plus 6, tātad 8. Labajā pusē man būtu jāņem 2, 2 plus 1, tātad 3, un 2 plus 2, tātad 4, tā līdz ar 3. Šeit es trīnieks var saīsināt, un 2 reiz 4 ir 8. Tātad strādā. Un visticamāk strādās arī pie 3. Ja es tālāk paņemtu saskaitāmo 3 reiz 4 klāt, 20. Un 3 reiz 4 reiz 5, tas palikt, dalīts ar 3, paliktu arī 20. Jā, tātad, lūk, tāda indukcijas bāze mēs noskaidrojam, ka pirmajos gadījumos tiešām strādā. Induktīvā pāreja, vai nevis induktīvā pāreja, kā es tikko pateicu, bet priekš vēl induktīvais pieņēmums. Tātad eksistē kāds gadījums, kur šis likums ir spēkā. Mēs burtiski to pārrakstam tieši tādu, kā mums ir iedots. N vietā tikai rakstot kā. Bieži man prasa, kāpēc mums jāaizstāj vispār kā. N šeit nozīmē visus naturālos skaitļus. Kā nozīmē konkrētu gadījumu. Tad mums ir zināms kāds konkrēts gadījums, kurš strādā. Un mums arī ir zināms, mēs tikko pārbaudījām indukcijas bāzē, ka 1 un 2 strādā. Mēs tikai iedodam tam vispārīgu tagad nokrāsu, ka ir kāds gadījums kā, kur tas strādā. Un tagad induktīvā pāreja. Vai tiešām tas strādās arī tad, kad n ir k plus 1? Un es parasti iesaku sākt ar to, ka mēs pārtaisām labās puses izteiksmi. Un jā, nebūs jau tik elementāri. Nu, vienkārši mums tagad ir trīs saskaitāmi. K plus 1, K plus 2, K plus 3. Es ieteiktu, ka droši vien mēs arī tad atveram šīs iekavas. Varbūt, kas sanāks. Varbūt, ka tomēr pat varam pamēģināt bez. Pamēģināsim bez. Varbūt, ka vieglāk būs īstenībā šīs iekavas pēc tam jau sakārtot. Labās puses izteiksme 1 reiz 2, plus 2 reiz 3, plus tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk, plus k reiz k plus 1, plus, un tagad mums veidojas jaunais saskaitāmais, tāpēc k seko k plus 1, un pēc k plus 1 seko k plus 2. Un mēs tagad aizstāsim. Mēs aizstāsim šo te daļu pēc induktīvā pieņēmuma. Induktīvais pieņēmums saka, ka tagad mēs iegūstam šai vietā 1 reiz 2 un tā tālāk, reiz plus k plus 1. Tas ir vienāds ar k plus 1, k plus 2 dalīts ar 3, plus šis tikko jaunais iegūtais saskaitāmais, kuru mēs pareizināsim ar 3, lai mums ir vienāds saucēji. Ar k plus 1, k plus 3, 2 dalīts ar 3, plus 3 reizes k plus 1, k plus 2. Un mēs varam tagad jau salikt uz vienas daļas svītras, protams. Mēs redzam arī vienādus
Reizinātājs, viens no kopīgiem reizinātājiem ir k plus 1. Mēs redzam vēl vienu kopīgu reizinātāju, k plus 2. Mēs varam pieņemt, ka tie ir tādi kā iznest ārpus iekavām, un te paliek pāri. No pirmā saskaitāmā paliek k, no otrā k plus 3. Un paskatāmies, un jā, tie ir vienādi. Tās ir vienāds izteiksmes, sakrīt kreisā puse un labā puse. Un līdz ar to atkal secinājums. Vienādība ir spēkā gan pie n ir viens, gan katram nākamajam n. Tātad tā ir spēkā visiem naturālajiem n. Lūk, tā. Atkal mēs esam pamatojuši, ka vienādība ir spēkā kādam konkrētam gadījumam. Ja tā ir spēkā kādam konkrētam gadījumam, tā ir spēkā arī nākamajam gadījumam. To pierāda induktīvā pārējais secinājums. Jābūt spēkā visiem. Tiekamies jau nākamajā video. Nedaudz jau parādījums, kas sekos tālāk.